Oh, nu ko, Denis savu puskilīti arī dabūja šodien. Hei! Nu ko, šodien dodamies uz Lubānas ezeru un laikapstākļi nepriecē. 3 dienas atpakaļ bija -27, šodien ir +2. Vējš diezgan liels, solās būt līdz 8–10 metriem sekundā uz Lubānas ezeru. Sniega uz ledus ir daudz, bet ledus esot labs. Vakardien veči esot saķēruši grandiozas lomas, tāpēc braucam pārbaudīt, kā tur būs. Labi, skatās, ceru, ka būs interesanti. Nu, ja video ir izgājis, manuprāt, ir interesanti. Nesakas. Nu ko, šodienas Lubānas pirmais, man liekas, jau ir ap 11. Un šis ir pirmais asaris un reāli, nu, principā pirmā cope. No 9. Smuks tāds 150. Ilgi es te viņu mocīju, mainīju balansieres. Pāris reizes viņš man te bija uzsitis. Nu, tagad paņēma. 3. balansieri nomainīju. Neizturēja čalis. Jā, kaut kā pagaidām asars neslēdzas iekšā galīgi. Ir informācija no otra ezera gala, ka tur arī pilnīgi nekā nav. Gaidam, varbūt ieslēgsies. Varbūt uznāks viņam ēdamais, jo te viņš ir. 100 punkti ir. Nu, vo. Tikko izcēlu šitādu smukuli rekur. Ka ļegam arī. Viss notiek. Rekur, mans balansieris mutē. Tak čalim mutē vēl asars 2 reizes lielāks kā balansieris. Jo asars jau pārstrādājies. Ārā krīt. Nē. Rīks. Šis jau tāds grami 250. Uzreiz bija cope. Nesapratu. Atkal. Sit no apakšas. Jā. Pa zobiem. Hei! Čau, čalīt! Šitādi izmēri mums patīk. Kas 4 reizes nevarēja piecirst, man likās, ka pa zobiem pat iedeva. Tāpat uzsēdās.
Bet pie grunts šitie bija. O! Hehe. Netrāpīja čalis. Aiz bārdas. Hop. Līdz elkonim, kā Vilis saka. Vēl dusmīgi izgāja. Jā. Sabozās riktīgi. Arī pamēģināsim šitādā attālumā. Šajeni pagājuši. Šitā var boli sākt. Nu, smuks izmērs, visi tādi 150. Mājas saucamiem te vien tālāk, bija 20 gabalus. Tāds patīkamais izmērs. Iepozē. Es sajūtu rokā un velku. Manējis ar visām zālēm mutē. Bet man tādi lieli nav baigi, jā. Cepamais izmērs. Redz, visi kā viens. Viņš aizgāja atpakaļ pie tevīm. Aha. Pēc izmēra nepateiksi. Ko pēc ilgas pauzes sanāca drusku atkal kaut ko atrast. Ir tādi divi smuki rašuļi. Pie 200 tādi iznāca ārā. Pārplīs aukla, labi, ka palika rokās. Šitie makšķeri ir viena problēma. Aukla deformējas tinot par šitiem te metāla āķiem. Un tajās deformācijas vietās man jau bija tāda aizdoma, ka var plīst, un tā arī notika. Piecirtienā pārtrūka, bet labi, ka otrā rokā jau biju pārķēris. Tā kā skatāties, tur baigi cieši uztīt nevajadzētu. Jā, pilnīgi var just, kā aukla ir deformējusies tajās vietās, kur apkārt tiem āķiem. Tā kā baigi tievās auklas uz viņiem taču nevar tīt. Izšāvuši tāds te brīnums. Ilgi es te novazājos, varbūt vairs arī nekā nebūs. Bet ņēmu uz tādu baigo pauzi. Abi divi pie tam uz pauzi paņēma. Pirmajam pauze bija sekundes 15, otram sekundes 20. Un pēc pauzes abi divi ar sitienu vienkārši paņēma. Nu, kaut kā dīvaini, es saku, šodien diezgan kaprīsiņš. Man liekas, vai nu viņš vakar atēdās, vai nu viņam nav uznācis vēl šodien tas Mendelsons. Tīri otrādāk, Mendelsons viņam ir uznācis. Bet, nu, reti, kur izdodās atrast kaut kādu bariņotu. Mums izdevās. Pusstundu tur izšāva kaut kas ārā. Ko nu paspēja, to paspēja. Kolēģis labāk, es drusku bēdīgāk, bet ne par to stāsts. Nu, tagad jāmēģina sagaidīt varbūt nākamais moments, kad viņš sāks ēst, jo viņš tīra 100 punkti. Viņš tā kā visu laiku dod par saviem ziņu.
tikko starp mākoņiem vēl bija redzama saule pusstundu atpakaļ šobrīd. Šitā te viss izskatās. Solīja tikai uz 11, 12. Tagad ir, nezinu, 9 no rīta varbūt. Tā kā man neviena cita nav ko vainot, es taču vainošu tevi, neķeras vairāk. Apborēju. Jā. Tak uzborā vēl. Nē. O! Jā, bija uzsit. Palaid uz laju vairāk. Un uzreiz atpakaļ uz augšu. Man viņa tā sanāk sakacināt. O, redzēja, kā uzsit? Jā. Bet tu paska kā sabozies bija. Šitais ir smogs. Tas bija smogs kungs. Nu ko, Denis savu puskilīti arī dabūja šodien. Tā tas arī notiek. Vidzemes peipusā. Manējs uz baigo pauzi paņēma. Bet nu laiks vienkārši drausmas. Nu šausmas. Kolēga arī velk. Velk. Man pa zobiem. Kamēr kolēģis velk. Kolēģis cīnās. Nu atrādi. Ai, smuki, smuki. Ai, smuki, smuki. Nu man nav sliktāks. Tev palīdzēt? Jā. Ko vārdu nav? 4 zivis, 2 kilogrami. Man vēl 6 zivis un varu braukt mājās. Nu, paskaties, kas notiek. Aizgāja, ja? Nē, kāds aizgāja? Tā jau tu 400 jāmet atpakaļ. Bet nu laiks vienkārši vāks. Tā manējie nogāja. Ir? Aizgāja. Nu šitas ir pie kilograma, man liekas, jau ir. Man nav, man tādi 700 grami. Putenis beidzās. Saulīte. Pat nedaudz pierima vējš. Gan jau uz kādām minūtēm 10. Jā, man šitās laikapstākļu maiņas vienkārši fascinē. Laikapstākļi kā sieviete karastāvu. Pat 3 stundām 3 reizes nomainās laikapstākļi. Tagad jau palīdz, ka atstājiet pa durvi. Nu, es saku, stumji mugurā, riktīgi. Tur putina. Tur nāk nākamais, re, kur priekšā. Te, re, kur arī pilnīgi siena. Vāks.
Vējš, es nezinu. Man liekas, 1,15 m. Brāzmās.